plānojas kaut kas jauns vai plānojas? Mēs plānojam, tad vēl tapšanas stadijā nav, bet tas viss ir Tāpēc varētu sagaidīt kaut ko jaunu? Vēl tā teikt, kaut kādu datumu savādāk uzreiz jāsaspīst. Bet uz rudeni. Tā. Par šodien bija lielākais koncerts, kas mums ir bijis, vai Jā, tā šķiet. Mēs pirms nedēļas spēlējam Summersound lielās skatos. Jā, vispār nav laikam. Šeit bija cilvēki saplīvēt, tik tuvu mums daudz. Protams, varētu ļoti beigt, lai visvairāk lielākā atvariem. Kāda jums bija sajūta, kad ir tik daudz fani jau? Pulkstens 2 dienā. Jā. Tas liekas. Cilvēki tikko pamodžišies, jā. Atnākam, pāti sakarinam sevi. Bet enerģijas lāpiņš ir milzīgs. Vēl tagad. Pēc vakardienas nebija grūti atpūties. Pēc vakardienas koncerta nebija grūti atpūties. Mēs salīdzoši maizīgi gulējām. Mēs gulējām Delšu pilsētiņā, un tur bija tā, ka tik pusstundu ar gāds. Nīgā! Pie auss tur, jā. Miegs nebija dziļš. Bet nebija. Vai jums ir gadījušies kaut kādas tādas krīzes situācijas uz skatuves, kaut kas tāds šausmīgs, nezinu, kā iekoties? Nekas vairāk par saplēstu ģitāras stīgu vai tehniku bišķi nobraukt. To var iziet. Un šodien arī īstenībā bija tāds pašs ģitāras stīgas saplēšana. Konflikts mazliet sajūt prātā. Vajag skats uz sauli sasāt. Novelsim vainas sauli. Sauli vienmēr vainīgi. Bet šodien bija ļoti labi. Bija spilgts un silts. Kāds bija? Bija strīdnāks un saulē jau. Jā, mēs jau 4 jau nav tā kā emocijas nebūs strīdnāk. Pieļāk, ka vairāk mazāk cilvēki. Protams. Tas patīk jums atbraukt, tas ir paši. Jā, tas piedzīvojums uzreiz klāt. Es domāju, lai ir cilvēki. Jā, tas Es domāju, notiek tas forši, jo jāna valsts. Cenāk piedzīvojums jādēļ grupai, jā. Mēs bijām nesen The Great Escape konferencē Brightonā. Tas bija mums pirmais lidojums kā grupa kaut kur. Tas jau ir forši aizbraukt. Sajūties kā grupa, kad kaut kur brauc, kad spēlē. Jā, Tu nebija klājīgs vadītājs. par šāpēc. Bet vai ir atšķirības starp uzstāšanos, teiksim, ārzemēs un uzstāšanos Latvijā? Ja ir atšķirība? Jā, ir atšķirība. Pirmā jārunā angliski. Es domāju, ka jaunai grupai cilvēki aizstājas daudz atsaucīgāk. Jo Latvijā sāk... Pacietīgāk klausītāji? Varbūt ne visās ārzemēs, bet, teiksim, Anglijā jābūt. Man liekas, ka cilvēki ir vairāk nobriedušāki kaut kādai jaunai mūzikai. Un arī tiešām uzmanīgāk klausītāji. Varbūt mazāk tādi līdzjūtēji, tieši tādi baudītāji vairāk. Bet arī mums tur uzņemt ļoti patīk. Bet tas ir tas, ko mēs esam pieredzi. Tā, ļoti labi atbūti. Es laikam vienīgi uzdevu jautājumus. Kā jūs tur redzat pēc 5 gadiem? Ar vārdām. Cerams. Pārāk daudz jautājums. Kas varētu būt izaicinājums Latvijai? Tagad tik liela auditorija, kas jāspēlē klubos. Gribēs pašiem uztaisīt savu tādu tūrīt vai koncertu.
kaut ko īpašu, tas viss ir mūsu izstrādāt to Jā, vai nu tā būs tūrīt vai kāds koncerts, bet, nu, par kur mēs atbildam, nevis priekš kādu festivālā vai tā. Tas mums tāds mērķis. Kāds izaicinājums šeit uz skatuves vai vienkārši saturā? Laikam skatuves vai, nu, par saturu. Es domāju, noteikti tiem koncertiem būs arī kāds koncepts, un mēs būsim vairāk iedomājuši pie skatuves dekora, Scenogrāfijas, koreogrāfijas. Jūs dejosiet? Boris, O, jā. tāds Alex un varēs. Kad tas varētu būt? Mums plāns tagad septembrī izdot pilnmetrāžas albumu. Tas ir principā tas, ko mēs jau spēlējam. Tad ir laika. Varbūt vēl viena albumu, pēc kādu gadu vai pusotru. Bet, nu jā, sajūta tāda, ka jānopriest. Varbūt vēl mazliet materiāli, lai varētu aizīt savu koncertu. Pēdējā dziesma bija netipiski ilga. Tas uz viens runās, vai tas bija no kāda plāna? Jā. Man bija kaļām. Nē, garām gāja Kašuks un Arnāts. Kurš sev nesauc par DJ, bet par Kašuku vienkārši. Mēs ar viņu kopā Beatmakers. Vai ir nosaukums albumu? Vēl neteiksim. Lai paliek. Bet dziesmas visi 12 vai 10 jau. Jā, jau mēs pabeidzām albumu ierakstu janvārī. Nu, šis vaina. Viņiem ir jānomiksējas, jānomasterējas. Viss ir ierakstīts. Latviešu dziesma arī būs iekšā? Jā. Dzīves? Jā, mums ir 3, bet 2 jau būs iekšā. Vai teicat uz angļu valodu? Vai tas ir tā kā nākā rodā? Jā, vieglāk nāk. Ja mēs esam teikuši, ka angļu valoda mums bērni, kā esam klausījušies mūziku angliski, to, kā mēs sekojam, kā mēs vairāk. Tad tā organiski arī pāriet mūzikas iespējas. Ar angļu valodu ir iespējams to darīt arī ārpus Latvijas. Kāpēc ne? Tas ir burvīgi. Ko jūs paši klausāties? Kādu? Būtnes. Klasisko. Pēdējā grupa ir Unknown Mortal Orchestra. Kas mums ir tā iesēdusies, jā. Bet, nu, principā tas ir indija roks, kas Daudz un dažādi. jā. No tos things jūs sakāt, kādu īpašu grupu varbūt ir vēl kas, ko Mēs ļoti gribētu palikt uz rītdienu, jā, mums jābrauc prom. Rīt mēs gribētu dzirdēt Temples, Chet Faker. Nu jā, nu, problēma tāda, ka arī Temples vien būs tādām iedvesmas grupām, kas arī ļoti jauni puiši salīdzinoši no Anglijas. Mēs nospēlējam nodeļas katrs, viņi spēlēs tur rīt, bet mēs šo trešdienu spēlējam Londonā vietā Garage, kur arī viņi spēlēs pēc pāris dienām, tā ka mēs visu laiku bet, nu, kas, kad jau Kaut kā kopējs selfijas arī. paši viņš teikt, jā. I have a couple of questions from St. Petersburg. I don't speak Latvian, so maybe you will answer the same question. I will ask the same question as... Okay, maybe. Can you speak up, please? Yes. So it seems like your band is a new one in Latvia, right? Of course. Okay, but it also seems like each of you have a great music background. Can you please tell me about your background? Have you participated in other bands in Latvia, or it's your first experience? Yeah, well, me and my brother, a while ago, 10 years ago, we played in a band
when we were 9 and 8 years old, we played a band called Giraffes. But Like it was this tall. Yeah, we had 3 songs. Yeah, it was an experience. Alex is played in Three bands. This is the third, but I started to play in band when I was 13. Yeah, but we all have gone to music schools. Oh, except Alex, he learned to play in YouTube. YouTube school. Yeah, but we practiced a thing called music school, and but me and my brother, So that's our background. we didn't practice drums in the car. We were in the choir class, so singing. I finished piano last. Yeah. And Alex, do you think you have finished YouTube school? Not yet. Not yet. It's impossible. And what kind of music influences do you have? What kind of music do you appreciate? Yeah, I already said it's indie rock. Mostly, the genre is so wide that Yes, it's hard to yeah, it's nice. describe. Well, our favorite bands is, are like the National, Arcade Fire, Yeah, something like that, you know. Nick Cave, Radiohead, even Pink Floyd. Well, that's not indie rock, but it's beautiful either. Jā, man būs jautājums, es vēlos zināt, kā grupai jums ir sapņu koncerts izpildītājiem Latvijā un ārzemēs, piemēram, Arēna Rīga vai Tomorrowland. Man drīzāk gribētos spēlēt kaut kādā vēl neatklātā vietā, es nezinu, kaut kur, kas nav bijis, kas nav arēna, kas nav... Man liekas, ka visiem jau. Tāda tā kā koncerta zāle vai arī brīvdabas koncerts? Varbūt tas brīvdabas, jo tas klišejs, jā, festivāls natūras, bet, tas ir vienkārši, tas droši vien ļoti dārgi, un tam vajag daudz laika. Bet, ja tu prasi par sapņu koncertu, tas tiešām varētu būt kaut kas vēl neizdomāts, neaizsniegts. Ļāvis vidū un mazliet skata ar lielām projekcijām. Paldies! Tas cilvēki, mēģināja būt jā. Cik būs tas jāpagaid? 21. Labi, paldies! Paldies! Nu vēl viena, ja vajag. Nu tad mēs. Paldies! Papīrī. Paldies.